Mariupole, Mariupole, Mariupole. Es agrāk neko nezināju par tādu pilsētu, un gribu atpakaļ tajā, ka neko nezinu. Par to, ka Mariupoles slimnīca ir vienlaikus arī morgs, ka zem teātra drupām tomēr ne visi ir izdzīvojuši, ka viņiem ir beidzies ēdiens un ūdens. Par to, ka kāds uzmeta bumbu, neskatoties uz to, ka lieliem burtiem bija rakstīts bērni. Bērni. Man nav vairs kur paslēpties. Es nekad vairs nebūšu tajā vietā, kura es nezinu pilsētu Mariupoli. Es tik ļoti cerēju uz to, ka mana dzīve būs citāda. Es domāju, ka viens no mums, tomēr reizi mūžā uz sekundes simtaļu kaut tikai ir cerējis, ka holokausts ir izdomāts, ka Bosnijā nebija izvarošanas nometņu, ka Srebrenicā nenogalināja vīrus un puikas tikai tāpēc, ka viņi bija vīri un puikas. Ik viens no mums ir cerējis, ka visa tā Dostojevšķina ir ar sifilisu slima rakstnieka spilgta iztēle, lai attaisnotu viņa paša nodarījumus pasaulē, sievietei. Bet tagad Mariupole ir pienākusi pie mums ļoti tuvu un skatās logā. Mēs vairs nevaram teikt, mēs to nezinājām. Mēs to nezinājām, kas notiek kaimiņos, kas notiek blakus istabā, kas notiek ar mums, kas notiek ar mani. Es stāvu, pūš milzīgs vējš, smiltis un viļņi runā kā apdulluši, un es domāju, kā būtu, ja šī jūra tieši tagad paceltos 9. vilnī un aiznestu mani pie bērniem. Ziniet, bija tāds gadījums, kad puisīts pusaudzis uzspridzinājās kurdu kāzās un nogalināja vairāk nekā 60 cilvēku, ieskaitot sevi. Un tad vēl bija tāds, ka huti nogalināja 1 miljonu tutsi, jo tutsi bija pirms tam hutiem darījuši pāri. Viņi nogalināja visus. Viņiem arī tajā brīdī bija vienalga, vai ir rakstīts bērni, vai nē. Bija tāds gadījums. Un tad bija gadījums, kad pusaugu zēnu tumšādainu nolinčoja pakarot, un vēl vienu, vēl vienu, vēl vienu, vēl vienu, vēl vienu. Vēl nav pat pagājuši 100 gadi, ja jūs domājat, ka tas bija ļoti sen. Un vēl vienu nosmacēja, un mēs tik ļoti, arī es mēģinu atrast tam pierādījumus, ka viņš tirgoja narkotikas, un tas bija tāpēc. Kā lūdzu? Kāpēc? Un vēl bija gadījumi, kad cilvēkus izvaroja, sadedzināja, kad bērni noslīka vidusjūrā, sadega bēgļu nometnēs, kad sieviete nogalināja tāpēc, ka viņa bija dzemdējusi meitu, un šie visi gadījumi ir cilvēku izvēles. Un ja jūs gadījumā par tām nezināt, vai neesat dzirdējuši, vai varbūt īsti neticat, ka tā bija, tad Mariupoles dēļ es jūs lūdzu, arī sevi, iemācies tak beidzot lasīt vai klausīties. Nekas cits vairs nav jāsasniedz, vai nav jākļūst, jānopelna, vai Dievs pasargi jāizstrāž visskaistākā meitene. Nav vajadzīga mašīna, māja vai lielāka alga. Nav nepieciešams ordenis vai prezidenta postenis. Ja ir dots vēl mazliet laika, tad klausieties, ja mums ir beigusies nauda, un mēs vairs nevaram nopirkt grāmatas vai samaksāt par internetu, kur var atrast arī diezgan daudz svarīgas informācijas un zinātnisku, pētniecisku rakstu par baltu velti. Bet ja mums nav naudas, tad ejam uz biblioteku, kura vēl nav sabombardēta, un prasām, lai biblioteka mums iepērk arī kaut ko citu, ne tikai pašas populārākās grāmatas, jo mēs esam pelnījuši, lai mums būtu grāmatas, kurās varam lasīt un lasīt
un lasīt, un tuvoties nojausmai par to, kas ir novedis pie mirkļa, kurā kāds izvēlas uzmest bumbu uz teātra ēkas Mariupolē, kaut uz zemes pie tās milzīgiem burtiem rakstīts bērni.